Raidījums top Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Sveiki, skatītāji! Ir pagājusi tieši viena nedēļa kopš mūsu beidzamās epizodes. Varam droši teikt, ka pagājušās nedēļas raidījums tik tiešām bija izdevies, jo mūsu eksperiments izraisīja diezgan lielu diskusiju citos mēdījos. Arī pārējie sižeti bija pietiekami veiksmīgi, bet pietiek runāt par pagājušo nedēļu. Skatīsimies, ko esam sagatavojuši jums šajā nedēļā. Islāms Latvijā. Ir ļoti daudz stereotipu par to, kā vīrs izturās pret sievu. Par to, ka it kā sitot, par to, ka sieva esot kā vergs. Eksperiments, cik viegli nepilngadīgai meitenei ir iekļūt solārijā. Viņi strādās, un kamēr būs lētticīgie, neinformētie un neizglītotie, tikmēr solārijas apmeklēs. Latvijas kino industrija. Tad paņem kameru un sameklē varoni un ej viņam līdzi un filmē. Un e-sports Latvijā. Tur tie StarCraft spēlētāji, viņi ir tā kā, nezinu, Spānijā vai Portugālē, tur Cristiano Ronaldo. Diskusijas par bēgļu krīzi Eiropā nerims. Tas liek paraudzīties vēl vienu jautājumu. Kā tad ir ar islāma reliģiju Eiropā? Islāms ir otrā lielākā ticība visā pasaulē, taču jautājumi par šo tēmu ir aktualizējušies tikai tagad. Kāda situācija ir tieši Latvijā? Skatāmies tālāk. Islāms ir viens no pēdējā laika aktuālākajiem tematiem, tomēr sabiedrībā nav skaidrības, kas ir šī reliģija. Dzirdēti nostāsti par musulmaņu sieviešu sišanu, poligāmiju un sievietes apspiestību. Tomēr kas no tā ir maldi un kas ir patiesība? Islāms tā ir vēsts, ar kuru atnāca visi pravieši. Sākot no pirmā cilvēka Ādama līdz pat pēdējiem pravietim Muhamedam. Tā ir reliģija, kurā Dieva priekšā tev vairs nekas nav jāmeklē. Viņš visu ir pateicis caur pravieti Muhamedu, un Korānā viss jau ir fiksēts. Islāms ir otra lielākā reliģija pasaulē, kuru vēsture aizsākusies Arābijā. Šobrīd pasaulē ir aptuveni 1,5 miljardu musulmaņu, kuri seko islāmam. Interese par islāmu ir bijusi vienmēr, tomēr šobrīd tā vairs nav vēsturiska, bet drīzāk politisku bažu un ambīciju apzīmogota. Ja cilvēkos raisa bāžas, vai tas, par ko mēs esam lasījuši laikrakstos vai skatījušies televīzijas ekrānos, par tuvajos austrumos sastopamajām vārdarbīgajām konfliktu situācijām starp dažādu etnosu un reliģiju piedarīgiem, vai tas neatnāks pie mums, tad tā ir tā problemātika, kas neļauj vairs uz islāmu paraudzīties kā uz vēsturisku un kulturālu fenomenu. Neskatoties uz bažām par politisko situāciju, Latvijā ir cilvēki, kuri turpina pieņemt islāmu. Viena no jaunākajām muslimām Latvijā ir Fatima Una. Meitenei šobrīd ir 17 gadi un islāmu pieņēmusi jau 2 gadus. Ikdienā meitene staigā hidžābā, kas ir muslimu apģērbs. To valkā, lai apsegtu ķermeni, taču plašāk to var atpazīt kā galvassegu. Sākot valkāt hidžābu, meitene saskārusies ar pirmajām problēmām. Sākās ar skolotājiem tieši šīs problēmas. Sāka aizskart. Tieši par šīm tēmām, tieši par to, kā es ģērbjos, kur es tāda iešu, tajos, kā viņi nosauc savos paltrakos. Fatima saņēmusi arī aizvainojošu attieksmi no bijušajiem skolotājiem. Tas, ka sēdi stundā un tev, piemēram, vēsturē kaut kādu jautājumu uzdod klasē par krusta kariem, tas bija tāds viens moments. Uzdevu jautājumu par krusta kariem, neviens nezināja atbildi. Un tad skolotāji paskatījās uz manīm, pasmaidīja un tad tā. Jauki pateica, labi, ka jums nav pa kādiem Muhamediem jāmācās. Tas ļoti mācības traucē, ja nevar stundās koncentrēties, ja tev ir jābaidās, ka skolotājs tev kaut ko varētu varbūt riebīgi pateikt. Šī gadījumā es uzskatu, ka jebkuram skolotājam var būt savādāks viedoklis. Tās ir pilnīgi viņa tiesības, bet viņš nedrīkst šo savu nepatiku izrādīt konkrēti bērnam un tādā veidā traucēt mācīties. Meitene skolotāja attieksmes dēļ mainījusi skolu un situācija ir uzlabojusies. Tomēr šobrīd Fatimai bieži nākas saskarties ar stereotipiem. Ir ļoti daudz stereotipu par to, kā vīrs izturās pret sievu. Par to, ka it kā sitot, par to, ka sieva esot kā vergs. Šīs
lietas, kas kam ir jādara. Tas ir ne jau tā, ka citi varbūt šo lietu pārprot. Viņiem liekas, ka vīrs kaut ko liek darīt sievai tā, kā viņam ienāk prātā. Un tad viņa neklausa, un tad viņš ir dusmīgs, un tad viņš šoda. Nē, kādas muļķības. Tas ir stereotips, bez šaubām, jo klasiskajā islāma ģimenes ētikā sievietei gluži otrādi ir visbrīnišķīgākā loma. Viņai ir tituls ģimenes karaliene. Lai kļūtu par ģimenes karalieni, islāmā ir jānoslēdz laulība. Tomēr, ja nav sasniegta pilngadība, to var izdarīt citā veidā, noslēdzot islāmisko laulību, ko sauc par niku. Tā paredz dažādus pienākumus. To ir izdarījis arī Fatima. Ir vīra pienākumi un ir sievas pienākumi, kas abiem ir jādara. Piemēram, vīram ir jāapgādā sieva ar visu materiālo. Būtiska loma ir ģimenes dzīvē, kas ietver arī poligāmiju jeb daudzsievību. Daudzsievība ir atļauta, jā, bet arī tam ir noteikumi. Ja tā nav vienkārša spēlēšanās. Pie mums sabiedrībā vīrietim ir mājās viena sieva, un tādā pašā laikā viņam var būt 1 vai 2 vai 3 draudzenes, jā, kuras viņš neafišē. Jā. Un tas ir tā ir tāda liekulība manā izpratnē. Tad kur tad ir šī atšķirība? Islāms taisni ieliek šos te lietu rāmjos. Reliģija ir svarīga nozīme sabiedrībā, bet tuvāko viedokli tā neizmaina. Man bērns uzvelk lakatu, viņš iziet ārā, viņš atnāk mājās, viņš ir tieši tas pats mans bērns. Nekas nav mainījies. Islāms, ka reliģija viņa ir jauna šeit, ka cilvēkiem nav šīs izpratnes, un viņi mēdz reaģēt tā asi, varbūt neiecietīgi. Es ceru, ka mēs dzīvojam tomēr tādā daudz maz veselā sabiedrībā, un kad nekādas tādas briesmīgas sekas nevarētu izvērsties. Austra Pleša, Žanete Felsa, Ričards Šurkins, raidījums Kivī. Šī reliģija nepārprotami ir apvīta ar pietiekami daudz stereotipiem. Bet ieklausoties iepriekšējā sižetā, varam teikt, ka šie stereotipi tika lausti. Bet kā ir ar stereotipu laušanu saistībā ar solāriem? Industrija taču saka, ka viss tur ir kārtībā, kamēr ārsti cīnās par to, lai tajos UVS staros nelīstu. Latvijas likumdošana nosaka to, ka personas zem 18 gadu vecuma nedrīkst apmeklēt solāriju. Bet vai tā tiešām notiek? Kivī veica eksperimentu. Solārijas. Alternatīva skaistam iedegumam un veids, kā izveseļoties no dažādām veselības problēmām. Protams, tas ir pozitīvi, taču satikām Agnesi, kura atklāja šīs industrijas aizkulises un stāsta par savu bēdīgo pieredzi. Es kāpu no solārija visa sarkana, nevis tā viegli sārta, bet koši sarkana. Uz pleciem man jau bija izveidojušās čūlas, un es vienkārši raudāju un ļoti sāpēju, es nevarēju ne drēbes uzvilkt, neko. Šis bija pirmais Agneses solārija apmeklējums. Administrācija bija vienaldzīga pret situāciju. Tāda sāk iet nost un čūlas plīsa un sāpēja un es mocījos, bet es to izturēju. Tas ir tāds pats apdegums, kā aplieties ar verdošu ūdeni. Vai ja ne pat briesmīgāk, jo tu apdedz viss. Likums paredz, ka pakalpojumu ir aizliegts sniegt patērētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, izņemot gadījumus, ja minētā persona uzrāda ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu. Agnese bija 14 gadus veca. Lai gan likums jau pastāvēja, toreiz administrācija bija vienaldzīga pret to, ka meitene bija bez pieredzes un nepilngadīga. Viss solārijā var tikt jebkurš, 13 gados varbūt gluži nē, bet 14 uz augšu pilnīgi noteikti. Jebkurā solārijā, jebkurā pilsētā. Mani sauc Amanda, mani sauc Anete. Mums ir 14 gadi un mēs piedalīsimies sociālajā eksperimentā, jo mums ir svarīgi, lai netiktu pārkāpti likumi. Meitenes viesojās 5 dažādās iestādēs, kurās piedāvāja solārija pakalpojumus. Dien, es vēlējos pierakstīties uz solāriju. Kad? Tagad ir brīvs laiks. Ir kāds brīvs? Labi. Jūs nebijat šeit? Nē, es neesmu bijuši šeit. Maksimum 12 minūtes, ja? Jums tā jutīgāda, ja? Jā. Tad 8 minūtes, nevairāk. Bet es drīkst apmeklēt, ja? Jā. 18 gadi ir, jā? Vajag?
Protams, ka vajag. No 18 gadiem? Ja nav 18, tad sauļošanās nav. Bet, ja ir vecāku atļauja? Vajag? Tad vai es drīkstu iet uz 10 minūtēm? Ja tu neesi bijusi, tad nē. 8 mākslas. 8? Jā. Tad uz 8. Jā, labi, tad mēs jūs 5 gaidīsim, jā? Labi. Tad es drīkstu iet. Jā, uz 5. Jā. Jā. Labi. Patiesībā šis bija sociāls eksperiments. Mēs veicam eksperimentu par to, ka Latvijā vispār ir likums, ka nepilngadīgo nedrīkst laist. Labi, nākošais zināsiet. Kā jums nav uz 18? Jūs vietas kā 18? Labi. Liels paldies. Nu, labi. Meitenēm nebija problēmas iegūt atļauju, jo 4 no 6 solārijiem nepilngadīgā droši varēja iet sauļoties. Ārsta Jāņa viedoklis par šo industriju ir strikts. Tā ir viena ietaisa, kas gluži nav vajadzīga cilvēkam. Viņa gluži nav vajadzīga. Jo šī ietaisa rada ļoti daudz ļaunumu. Ļoti daudz. 10-15 минут в солярии заменит то, что вы 2 часа будете лежать на пляже и ждать своего загара. Ты считаешь, что это неплохо для здоровья? Абсолютно. В маленьких количествах, то есть не более 60 раз в год солярий можно посещать. Tā ir industrija. Un šī industrija ir ar savu naudas apjomu, ar savu cilvēku piesaistīšanas apjomu. Ja? Un līdz ar to viņi strādās, un kamēr būs lētticīgie, neinformētie un neizglītotie, tikmēr solārijas apmeklēs. Agnese ir ne tikai cietusī, bet arī strādājusi kādā solāriju studijā, kurā novērojusi to, kas tiek noklusēts. Lampu maiņa notiek ik pēc 700 stundām. Solārijas nostrādā 700 stundas, un tad lampas ir jāmaina. Bet visiem solārijiem var vienkārši nospiest atiestatīt spogu, un bieži vien lampu skaits dzēšas. Tāpēc lampas var izmantot arī ilgāk. Un neviens arī neraksta uz solāriju durvīm. Tas, ko jūs darat, var jums kaitēt. Uz cigaretēm ir, alkohola reklāmās ir, ka tas var kaitēt, bet neviens jau neraksta lieliem burtiem, tas jums var kaitēt. Kurš no solāriju darbiniekiem ir teicis un pārbaudījis jūs, vai jums nav kaut kādas problēmas uz ādas? Protams, ka solārijas ārstē vairākas slimības un īsā laika posmā ļauj iegūt zeltaini brūnu iedegumu. Taču ir vērtīgi apzināties sekas, kas var rasties pēc tam. Sižetā redzējām abas puses – solāriju industriju un ārstus. Tagad cilvēkiem pašiem ir jānolem, kuros tieši ieklausīties. Bet pietiks runāt par stereotipizētām lietām. Labāk parunāsim par kaut ko, kas ir mums tīkamāks, un tas ir kino. Tieši šodien, 16. oktobrī, tika dibināta Walt Disney kino kompānija, kas šobrīd jau ir kļuvis par milzi pasaulē. Latvijā gan vēl nav tādu gigantu, taču mums pašiem arī ir savas pērles, ar kurām mēs varam lepoties. Lielais Kristaps. Tā ir vienīgā Latvijas nacionālā kinobalva. Šogad tās vērtēšana ir īpaša. Kāpēc? Žūrijas komisijā ir 425 cilvēki, kas agrāk tādā mērogā nekad nav bijis. Šogad nominētas ir visas. Sanāk, ka katrs, kurš ir iesniedzis projektu filmu, teorētiski pastāv iespēja viņam tikt pie balvas. Un tas ir līdzīgs modelis, kā ir Amerikas Oskara balvai, kur arī ir ļoti liels biedru skaits, kas vērtē un tā, ka pēc būtības vajadzētu būt demokrātiskam rezultātam. To mēs redzēsim 25. oktobrī. Balvu pasniegšanas ceremonijā. Gaidot rezultātus, iepazināmies ar dažiem nominantiem. Kādā tumšā vecrīgas vakarā sanāca dzimtā ideja pavisam negaidīt to, kad viņš nodarbojās slidām. Mēs ar ritiņiem lielajiem braukājam. Es braukāju atsevišķu sistēmu ceļojumiem, viņš braukā ceļojumiem. Kad vajag braukt kopā, gribējās braukt kaut kur uz ārzemēm. Nolēmām, kāpēc vajag tērēt daudz naudas un braukt kaut kur uz ārzemēm, kad var tepadās Latvijā kaut kur aizbraukt. Visur visi ir bijuši, izņemot to Latgales tieši pusi. Un tā arī devāmies uz Latgali. Visi šie 4 sporta veidi izzināt, meklēt neiespējamo, neatrodamo. Nebija jau padomājumi vispār filma. Sākumā bija vienkārši jau ridīgi forši bija jau sarunāt kādu, kas filmē to. Un tas mums izdevās, dabūjām Kasparu. Kad vispārēji viņi skatījās un brīnījās, cik forši, tad varbūt tikai tad sapratām, ka mēs esam uzfilmējuši patiešām filmu, ne tikai tādu video, ko internetā iemest. Tā ideja visu laiku virmoja tā kā prātā
Es visu laiku sapratu, ka tas dzīves stāsts ir tik neparasts un interesants, ka ar to ir kaut kas jādara. Un man bija daudz mēģinājumu, starp citu, arī vizuālajā mākslā tieši šajā virzienā tā kā strādāt, bet nevar tu izstāstīt detaļas. Un tad bija skaidrs, ka par to ir jātaisa kino. Man uzaicināja uztaisīt 3 saistvielas filmiņas, tās īsas tādas tā kā reklāmiņas mākslīgās tai filmai nēsušiem produktiem, kas tāds likās ļoti intriģējuši, patīkami, un beigās es ļoti apmierināts ar to, kā tas sanāca. Dīdis uzsver, ka 3-dimensiju kino ir dārgāks, laikietilpīgāks un tehniski sarežģītāks process. Tāpēc Rīga 2041 nekļuva par pilnmetrāžas filmu, bet gan, saglabājot kvalitāti, noreducējās uz spēļu filmu īsfilmu. Šī gada Lielajam Kristupam tika pieteikta tikai viena pilnmetrāžas spēļu filma. Toties dokumentālo filmu klāsts bija plašs. Spēļu filmu procents vienmēr ir bijis mazs, tāpēc, ka tas tiešām ir visdarbietilpīgākais, nopietnākais projekts, projekta izmēra ziņā. Ja dokumentālo filmu var arī viens cilvēks, orķestris uztaisīt, tad tādu spēļu filmu viņš nevar viens izdarīt. Dokumentālu filmu būs vieglāk realizēt no budžeta viedokļa, bet, lai radītu spēļu filmu, tev jau no sākuma ir jāzina, ko tu gribi pateikt. Būtībā vienkārši bija vairāk iespējas. Es varēju arī dokumentēt sevi, kā es to daru. Es varēju rādīt arhīvus, kas bija svarīgi. Protams, par to varēja taisīt spēļu filmu. Tad tas būtu jādara viss no nulles, un būtībā man pat būtu jāatrod vienkārši iela, pat, kur ir koka logi, kas nav nomainīts plasmas logiem. Tas ir šausmīgi, tas tā kā beigas produkšanas. Un, ja tā būtu spēļu filma, tad es meklētu aktierus, mēs taisītu to visu. Bet, patiesībā man šķiet, ka dokumentālo kino ir vieglāk uztaisīt. Tu paņem kameru, sameklē varoni un ej viņam līdzi un filmē. Bet spēļu filmē ir vajadzīgs scenārijs, kas ir grūti, kas tiešām ir ļoti, ļoti grūti. Man liekas, uztaisīt spēļu filmu ir riktīgi grūtāk. Spēļu filma ir ne tikai sarežģītāks, bet arī finansiāli dārgāks process. Tāpēc liela nozīme ir sponsoru piesaistei. Ļoti daudz veidu, kā vispār var sponsorēt filmas. Latvijā ir 2 lielākie finansētāji. Viens ir kinocentrs un viens ir Kultūra Kapitāla fonds. Pamatā jau kinocentrs. Man šķiet, ka labs stāsts vienmēr dabū finansējumu. Sponsors savā ziņā ir arī tas, kurš iedod kaut ko, kas viņam neprasa, varbūt viņam stāv garažā vai noliktavā vai mājās, kas ir arī ļoti, ļoti liela palīdzība. To visu kopā beigās saliekot tādas filmas arī veidojas. Jā, bet citi režisori tagad sāk jau arī bezbudžeta filmas uzņemt, vienkārši netiek pie tās naudas un liek iekšā, es nezinu, savu naudu un savu laiku un citu cilvēku vēl, kam acis spīd un kas parakstās uz to ideju. Visi min, ka Latvijā, veidojot filmas, nopelnīt nevar. Tomēr tas nebūtu nav nozīmīgākais, ko filmas spēj sniegt. Tas ir nedefinēts kaut kāds ētera laiks, kurā tev ir iespēja ielausties un kaut vai skaļi nokliekties. Un pēc tam skatīties, pētīt, kāda būs rezonance uz to. Un, man liekas, tas ir svarīgākais, tas ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā kino var izmantot. Pagaidām cilvēki, man liekas, vēl nav spējīgi izķidāt un uzlikt uz ekrāna kaut ko patiešām svarīgu. Kaut ko patiešām nozīmīgu, kaut ko tādu, par ko tev gribās izbļauties, izrunāties, izraudāties citu cilvēku priekšā, un lai viņi no tā var kaut ko pēc tam paņemt sev. Man liekas, Latvijā tas vēl nevar notikt, un tas varēs notikt. Jautājums, vai mēs apstāsimies pie tā, ka mēs spējam dokumentēt un atskatīties uz lietām, bet vai mēs spēsim būt proaktīvi un uzsākt kaut kādas sarunas un tikai pēc tam pētīt šos procesus, ko tie iesāk. Kā saka Ieva Ozoliņa, ja kādam ir kāds skelets skapī, velciet ārā un taisiet par to filmas. Ilze Branta, Elīza Amanda Vārslava, raidījums Kivī. Nebaidīšos atklāt, ka filma Pazis Latgalē ir mans favorīts. Man gan nav viens izteikts līderis, jo katra filma taču ir īpaša ar kaut ko citu un ir sava veida mākslas darbs. Kā mākslas darbi tiek veidotas arī video spēles. Un šo video spēļu veidotājs mēs varbūt arī varam saukt par māksliniekiem, kuri ar savu darbu spēj piesaistīt milzīgas auditorijas. Viņu ieguldītās darbs iespējams ir viena no lietām, kādēļ e-sports ir attīstījies. Agrāk cilvēks darbspējīgā vecumā, kurš visu savu brīvo laiku veltīja datorspēlēm, tika uzskatīts par neveiksmnieku. Bet mūsdienās savu kaisli pat virtuālo realitāti var pārvērst pavisam reālā naudā. Komanda, kura šogad uzvarēja Dota 2 lielākajā turnīrā, par uzvaru saņēma ap 6 miljoniem ASV dolāru, kas ir krietni vairāk nekā uzvarētāji tādās sporta sacensībās kā NBA,
Wimbledon vai Tour de France. Korejā, pieņemsim, ir ļoti populāra spēle StarCraft. Un tur tie StarCraft spēlētāji, viņi ir tā kā, nezinu, Spānijā vai Portugālē, tur Cristiano Ronaldo, ja, tur Korejā droši vien meitenēm ir lielāks prieks ieraudzīt kādu kibersportistu. 31. oktobrī Berlīnā būs League of Legends pasaules fināls, ja, un tur būs O2 arēna, tur ir 80 000 sēdvietas un arī tirgo ar virtuālajiem biletēm, lai apskatītu to turnīru. Kā redzam, pasaulē cilvēki ir gatavi maksāt naudu, lai skatītos, kā citi spēlē. Lai skatītājs saprastu, kas notiek uz ekrāna, arī e-sportā ir savi komentētāji. E-sportā ir noteikti jāsaprot, cik labs ir kurš spēlētājs un cik daudz no viņi var sagaidīt. Datorspēles paši par sevi ir industrija, arī online servisi, kas streamo, to visu ir vēl lielāka industrija. Koreja, Ķīna, ASV, Zviedrija, Ukraina, Krievija. Šis ir nepilns saraksts ar valstīm, kur kibersports jau ir sava veida industrija. Students un spēlētājs Artis atklāja, ka Baltijā lielākās summas par uzvaru svārstās no 1 līdz 2 tūkstošiem eiro. Pierādīju sevi ar to, ka biju ticis vairākās komandās, kurām bija sponsori, kas atbalstīja mūs vai ne ļoti, bet teiksim, nebija tā kā lielajām komandām, kā Algas un viss super, bet kaut ko viņi jau mums palīdzēja. Ja kādam kaut kas salūza vai tā tālāk, viņi nopirka un atsūtīja. Pagājuši gads Rīgas doma sponsorē komandu ceļā uz Maskavu, un tas nozīmē, ka viņi pat, teiksim, ir gatavi to saskatīt kā hobiju, viņi ir gatavi saskatīt to kā sporta veidu un tiešām to kā jauniešu aktivitāti. Kapitāls šogad rīko turnīru, kurā balvfonds būs, ja nemaldos, vairāk par 1000 eiro, un fināli tiks arī spēlēt kinoteātrī, lielajā zālē, un katrā ziņā viss progresē un tā lieta attīstās arī reģionālā līmenī. Kibersports prasa arī upurēšanos ieguldītā laika ziņā. Ir bijis laiks, kad es 2 nedēļās aptuveni 100 stundas pavadu. Es uzskatu, tad arī es vislabāk spēlēju. Cilvēks, kurš katru dienu spēlē datorspēles, viņš var viņus spēlēt dažādi. Viņš var viņus spēlēt ar mērķi attīstīt kaut ko sevi un gūt panākumus un piedalīties turnīros, vai arī viņš var to darīt savu prieku pēc. Kvalitatīva spēlēšana prasa arī papildus finanšu līdzekļu piesaisti. Spēlētājiem ir nepieciešams labas izšķirtspējas monitors 200–300 eiro vērtībā. Spēles sākot no normālās, no 30 līdz 100, klaviatūras sākot no 50 līdz 100. Tas viss būtībā aiziet vēl viena datora cena. Sportam savā būtībā ir jāattīsta konkrētas cilvēka dotības. Kibersports pilnībā atbilst šai prasībai. Nepārtraukti cilvēki savā starpā sazinās spēles laikā. Tā ir reakcija, tā ir domāšana, jo tā saucamais decision making, viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Kibersports viņš vairāk tā kā, nezinu, tev galvā viss tev kūsā, tev liekas, kad tur kaut kāda svarīga situācija, tu paliec 1-3, pieņemsim, es runāju tieši konkrēti par Counter-Strike, vai tur pēdējās minūtes League of Legends mačā, kad jums tur izdodās aizsargāt torni tur pēdējā minūtē, un tad jūs uzvarat to komandas cīņu, aizskrienat uz pretējo pusi un vinnējat, bet likās, ka jūs to zaudēsiet, un tad tas tā saucamais hypes, tas prieks, viņš ir tiešām, es domāju, ka tāds pats kā sportā, nesliktāks. Citiem patīk, skriet vakaros maratonus, apkārt 20 kilometrus. Citiem patīk mūziku rakstīt, citiem patīk daudz dažādu lietu. Un tāpēc tas ir daudziem cilvēkiem viens no hobijiem, arī vienkārši e-sports un gamings. Ladies and gentlemen, the champions of the International! Arkādijs Birjuks, Jānis Rode, raidījums Kivī. Manuprāt, liela daļa jauniešu, tīpaši zēnu, ir spēlējuši video spēles. Taču, piemēram, mani personīgi tās tā neuzrunāja, lai es varētu ar viņām nodarboties, tā teikt, nopietni.
Prieks, ka video spēles tevi nav uzrunājuši, un tu šajā brīdī kopā ar mani vari vadīt raidījumu. Bet šis raidījums jau būs novadīts, tādēļ mums no jums būs jāatvadās. Ar jums kopā bija Simona un Ričards. Tiekamies jau nākamajā nedēļā. Čau!